Ko darīt, ja baterija gandrīz tukša un tuvumā nav neviena elektrouzlādes stacija? Es pastāstīšu tev, kā pareizi rīkoties soli pa solim. Pirmkārt, nekrīti panikā. Elektroauto ļoti labi zina, kā par sevi parūpēties. Tas samazinās jaudu, ierobežos tev komforta līmeni un parādīs reāli, cik kilometri ir atlikuši. Lai sirds būtu mierīga, pārliecinies, vai tiešām komforta līmenis ir ierobežots. Dažiem automobīļiem tas nenotiek automātiski. Kad esi pārliecinājies par ierobežotu komforta līmeni, pievērs uzmanību režīmam, kādā auto pārvietojās. Ieteikt izvēlēties eko režīmu, kas nodrošinās lielāku rekuperāciju, mazāku pātrināšanos un dos vajadzīgos pāris kilometrus, lai nokļūtu līdz uzlādes iekārtai droši. Treškārt, samazina ātrumu. Samazinot ātrumu, samazinās patēriņš. Tu droši nokļūsi līdz elektroauto uzlādes iekārtai. Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Ja auto rāda, ka var nobraukt vēl 30 km, neuztraucies. Ignitis un uzlādes tīkls Baltijas valstīs ir vairāk kā 90%. Meklē tuvāku uzlādes punktu aplikācijā un dodies uz turieni droši.